Izstāst, kas man cilvēkam, kurš ir atnācis un grib snovot, kas man ir jāzina? Pirmkārt, ir tas, ka es domāju, ka no sākuma arī pirmais inventārs ir jāiegādā nomā, tā kā jāpaņem, jāpamēģina, jāizprot, vai tā lietā patīk vai nepatīk. Jo daudziem ir tā, ka viņi sāk mēģināt, un beigās viņi saprot, ka īsti tas nav priekš viņi. Tas ir pārāk sarežģīti varbūt, un uzreiz viņam nepadodās. Un jā, tā pirmo reizi inventāru paņemam nomā, tur ir džeki, kas visu zina, visu tev iedos kā nāks, zābakus iedos pēc izmēra, un dēluma augums arī garums aptuveni līdz zodam. Tas ir tāds optimālais sākuma variants, ko mēģinam visiem dot. Zābakus arī aiztaisam, tā kā parasts bots pa lielam ciet nomā. Mūsu gadījumā ir sienamie zābaki, kuriem arī pa līdzīgi var parādīt. Man ir bišķi savādāk, ir tāda lieta, kā iekšējie zābaki. Pirmo lietu vienmēr attaisam viņus vaļā, iekšējiem zābakiem ir vienmēr striķītes iekšā, kurus mēs vienmēr pavalkam, un arī lieta, lai neko neliekam apakšā zem zeķēm, lai ir viss tīrs, brīvs un būtu ļoti ērti, mīksti. Pievalkam diezgan stingri, droši ar kājiem pakustināt, lai stingrāk pievalkās. Šitos pārējās ļeckas, kas karājās, droši varam mest iekšā, viņas tur netraucēs vairs tev. Pēc tam liekam šito ciet, vairumu zābaki ir vienkārši šņurējami. Viņas droši arī tā kā parasti apaus un ņemam šņurējam pēc iespējas ciešāk. Bet arī tā, lai kāju asiņas rīt neapstājās un viss ir tā kā pēc iespējas ērtāk. Manā gadījumā man ir visus trosīti, es vienkārši viņus visus savalku šādā veidā. Un arī pēc vidēja stingrumu. Ir arī citi veidi stiprinājumi, kas arī kā līdzīgi kā iekšējie zābaki savalkās. Vienkārši ar abām rokām pievalkam gan apakšējo, gan augšējo zābaku pēc iespējas ciešāk. Ar ko atšķirās iekāpšana snovu dēlī un slēpē? Tātad ir iekāpšana dēlī ir tā, ka pārsvarā viņi ir aizvērti, atveram vienkārši šādi vaļā, abas divas stiprinājumu pamatnes vaļā. Kāju bieži vien arī jaunieku, kur mēģina, liekam tā, ka pēc šo vietu atbalstam papēdi iekšā. Ja liekam kāju pēc iespējas vairāk uz aizmuguri, atbalstam. Tas par biksēm arī. Varam likt uz augšu, varam likt pāri, iekšā tas ir kā no katras gaumas. Vienmēr sākam ar augšējo stiprinājumu ciet. Šeit vienmēr ir caurums un vienmēr šito ieliekam šādā veidā iekšā, vienkārši pievalkam. Arī diezgan cieši, pēc iespējas ciešāk. Un pēc tam liekam otru stiprinājumu, priekšējo, tā kā pēdējo. Viņu liekam vai nu šādi uz priekšas, ir arī citu veidu stiprinājumi, kas liekās šeit arī pāri. Tam pa lielam arī nav starpības. Tas ir arī atkarīgs no modeļa, kāds tev ir stiprinājums. To var īsti redzēt. Kam viņš ir paredzēts. Un vienkārši pievalkam. Un pēc tam, jā, bikses varam sakārtot kā ērtāk, kā brīvāk, un tad liekam arī otru kāju uzreiz iekšā, saliekam papēdz aizmuguri, un tas pats sākam ar otru stiprinājumu, sākam vienmēr arī ar augšējo, pievalkam viņus diezgan cieši, un tad liekam priekšējo stiprinājumu. Un šādā veidā tu esi jau gatavs uz dēļ stāvēt un gatavs dot tā kā pirmo apmācību uz kalnu sākt. Ar dēli, ar slēpēm ir zināms, jā, tev slēpes ir, tu sāc ar vienu kāju, otru kāju. Ar dēli kā tur kustēt? Dēļu pārvietošanās pamatā princips ir vienkārši, vai nu mēs arī līdzīgi kā ar slēpēm vienkārši stumjamies uz priekšu, ja ir laizvena plakne. Tas ir tā kā labākais variants. Otrais, jo, kā jau šeit var redzēt, sākās kalniņš uz augšu un es vairs netiek uz priekšu. Tā, ka mēs pagriežamies pret kalnu ar skatu un vairāk tikai uz priekšējās kants, tā kā uz pirsgaliem lecam uz abām kājām uz priekšu. Pārvietojamies šādā veidā pie pacēlāja. Un tad nākošā lieta pa pacēlāju, kā var būt drošāk uzbraukt. No sākuma ir tā, ka šoreiz mēs brauksim pa šādu veidu pacēlāju. No sākuma stingri pieķersimies ar abām rokām pie troses. Sāksim tā kā kustība jau uz augšu. Šajā gadījumā aizstāv labo kāju brauc uz augšu pa pacēlāju. Arī no sākuma visieteicamākais variants būtu ar vēderu pret trosu nostāties. Tas ir tā kā bišķi brīvāk, tu ar rokām var pieturēties pie troses. Un, ja tu gāzies, tu var ar rokām bišķi sev tā kā līdzsvaru nokontrolēt. Tātad pirmais, es pieķeros pie troses ar otru roku, kamēr es turos ar labo roku pie troses, ar kreiso roku es pagriežu to āķi sev sāni, lai viņš tā kā man stum uz augšu. Un pamat princips braucot augšā pa pacēlēm, turam pēc iespējas muguru taisnāk, un manā gadījumā labo kāju pavērstu vairāk uz kalna augšpusi. Lai nav tā, ka mēs uzreiz ķeramies un gribam uzreiz kaut kur sagriezties. Tad uzreiz ir pārsvarā kritiens. Tā, stūīt nodemonstrēšu. Pieturamies pie troses, sākam braukt uz augšu, pagriežam āķi, aizliekam viņu uz muguras, man ir mugura taisna un labāk kāja pēc iespējas vairāk uz augšu. Un braucot augšā, turos pie troses, ja nu gadījumā kas, es varu pieturēties.
Un nekādā gadījumā nedrīkst darīt to, ko es teicu par gāšanos trosu. Negāžamies šādi virsū trosē, tad uzreiz līdzsvaru nevaram vispār noturēt, un visticamāk ātri vien mēs nokritīsim. Tātad tas ir tā par braukšanu, tas atlaižos vaļā. Un pirmā lieta, kas ir noteikti jāiemācās, nostāvēt uz dēļu, stāvam uz papēžiem, ceļam šo priekšējo kanti, tā kā pungals, visu laiku viņiem jābūt paceltiem. Jo augstāk mēs viņus celsim, jo mēs vairāk arī stāvēsim uz vietas un lēnāk arī brauksim uz leju. Tas ir tā kā pamats visam mācībai uz snowboardu. Nemēģinām braukt ar dēļu galu taisni lejā, kurš tālāk, kurš ilgāk mēģinās noturēties. Vienkārši stāvam uz papēžiem un lēnām slīdam uz leju. Var redzēt, ka man priekšējā dēļu kants nemaz nepieķerās pie sniega. Es viņu visu laiku turu pacelt. Un tā pamazām arī mugura ir taisna, augums ir mazliet atliec uz aizmuguri. Un viss svars tā kā balstamies tikai uz papēžiem. Tā kā mēs esam mazliet tā kā dabūjuši ātrumu, apstāšanās ar dēli ir tā, ka mēs ceļam aizvien augstāk to purgalu priekšējo kantu uz augšu. Un tādā veidā mēs apstājamies. Šeit ir tā kā pamazāks ātrums. Es vienkārši pamēģināšu ieskrieties un hop, es paceļu purgalus pēc iespējas augstāk un es esmu apstājies. Tas ir tā kā pamata lietas. Un tiklīdz arī mēs gribam pabraukt, jo mēģināt uz sāniem, mēs varam uzsvērties arī attiecīgi uz tās kājas un to dēlim galvu mazliet palaist uz leju. Tā mēs pārvietojamies uz vienu malu, piebremzējamies. Un uz otru pusi tas pats. Pamazām uz vienu malu, piebremzējam. Bet nekādā gadījumā pilnīgi taisni lejā no kalna. Dēļiem ir daži dažādākie veidi, kā viņas atāķēt. Manā gadījumā ir vienkārši te balti podziņi, kurus vienkārši spiežu un ceļu tā kā uz augšu. Arī aizmugurē. Es vienkārši piespiežu viņu un vienkārši atbrīvoju to stiprinājumu. Tas pats arī ir otru kāju izdaru. Kamēr tas ir viss izdarīts, tad es lēni garu izkāpu no stiprinājuma un varu sagatavot dēli tā kā nešanai tālāk vai nodošanai, kā kuram cilvēkam tas ir vajadzīgs. Pieminēji, ka tev labā kāja snovojot iet priekšu. Jā. Kā es varu zināt, kur kāja man iet? To pamazām arī to sāks izjust pirmajā reizē. Tu jutīsi, kad, piemēram, uz vienu pusi, tu jutīsies brīvāk braucot nekā uz otru pusi. Ir arī daudz veidu paņēmieni, kā mēģina to visu pārbaudīt stāvot nomā. Tā kā cilvēku pagrūžot no muguras, ar kuru kāju viņš tā kā pirmo izpērs, tā viņam būs tā kā vadošā kāja. Bet bieži vien tas arī nedarbojās. Tā kā vislabākais to ir pašam kontrolēt, uzbraukt uz kalna, pamēģināt uz vienu pusi. Ja tu jūties droši, tātad tā puse tev ir vadošā kāja un viņi noteikti būs priekšā. Vairumam cilvēki ir tā, jā, kad uz vienu pusi aizbraucam, bet ir arī gadās, ja tev uz zamām pusēm ir diezgan viegli, tad arī pamazām tu kaut kādu mēģinot, pamazām tālāk mācoties vai arī instruktori paņemot. Mēs noskaidrosim to kāju, kur tev ir vadošā, un tad arī viss būs skaidrāk tā lieta. Tā, par snovu vēl man ir jautājums. Jā. Kuri cilvēki izvēlās ar snovu dēļiem braukt, nevis slēpēm? Ar dēļiem bieži vien ir tā, ka gados jaunāki, tā kā bērni, viņi ir sākuši ar slēpēm, un tā lieta viņiem ir apnikusi. Viņi grib kaut ko jaunāku. Viņi ar slēpēm ir izbraukājuši visus kalniņus, visus trampolīnus jau pamēģinājuši. Un viņiem jau vairs nav tas prieks to braukāšanās. Un tie parasti sāk no jauna ar dēli braukāties. Tādi gados jau tādi vecāki, jau tīņi un vecāki gadu gājumi cilvēki, tie jau izvēlās, tas ir varbūt kaut kāds nepiepildīts sapnis, un tas ir vienkārši vēlme, ko viņi gribētu mēģināt. Bieži vien citiem cilvēkiem arī ir slēpes, kuriem ir pa sarežģīti arī slēpot. Ir tādi, jā, kuri vienkārši saka, ka viņiem tas nav priekš viņu. Viņi jūtās nedroši un nepārāk pārliecinoši, tāpēc viņi vēlās uzkāpt uz dēļa un visu mēģināt ar dēli to pašu. Viss balsts stāvam tikai uz papēžiem, pēc iespējas stabilāk, muguru taisnāk. Nekādā gadījumā neliecamies šādā veidā uz priekšu un mēģinām tos papēžus pacelt. Pēc iespējas muguru taisnāk, brīvāk, smukāk un viss svars tikai uz papēžiem. Tā ir tā kā pirmā lieta, kas būtu jāzina, lai varētu droši nobraukt no kalna.